Sveicināti! Tiekamies ļoti augstā pirmdienā un tomēr saulainā. Un šobrīd atskatīsimies uz visām energo un izejvielu cenu kustībām šī gada 5. nedēļā. Pagājušā nedēļa, janvāra noslēgums, pasaules finanšu un izejvielu tirgu bijis pietiekami svārstīgs. ASV, izvēloties un nominējot jaunu Federālās rezerves vadītāju, ieraugām tūlītēju dolāra kursa kāpumu, ko varam interpretēt, kā finanšu tirgus apbalvo šādu izvēli. Savukārt, kāpjot dolāra kursam, tūlītējas izmaiņas notiek metāla tirgos, zeltam un sudrabam būtiski krītās cenas. Arī kriptovalūtu tirgu ir pietiekami lielas svārstības bijušas redzamas. Bet ģeopolitikā, Irānā protesti, iespējamie scenāriji par varas maiņu, par ASV iejaukšanos, un līdz ar to šis risks un naftas piegādes apjomi un arī transporta ceļš caur Hormuzu šaurumu ir pakāpinājis naftas cenu virs $70 par barelu. Tas ir pēdējā laika augstākais cenu līmenis, un OPEC dalībvalstis šobrīd nav mainījušas iegūs apjomus, tādējādi nav pašlaik nekāda reakcija paredzēta uz šo cenas izmaiņu. Vēl joprojām kopsumā saglabājas naftas apjoma piedāvājuma pārpalikuma prognoze. Dabasgāzes tirgu Eiropai cena par nākamā mēneša piegādi pieaug līdz €39 par megavatstundu. Jā, ir augstāki laikapstākļi visā Eiropā un arī vidēji zemāk vēja izstrāde. Tas viss ir kāpinājis pieprasījumu pēc gāzes staciju izstrādes un līdz ar to cena kāpja. Jāpiebilst arī, ka Amerikas Savienotajās valstīs un arī Ķīnā ir augsti laikapstākļi, un arī šajās valstīs iekšzemē ir augsts dabasgāzes pieprasījums šobrīd. Eiropas Savienībā krājuma līmenis ir pie 43% aizpildījuma. Protams, ka krājumi pamazām dilst, un tie šobrīd atbilst 12% zemāk kā pagājušajā gadā. Bet esam jau vērojuši, ka visu šo ziemas sezonu Eiropas krājumi ir nedaudz mazāki, bet to atkāpe pret pagājušo gadu ir bijusi robežās no 10 līdz 15%. Kvotu tirgū savukārt milzīgās neskaidrības un kustības valūtu, metālu un kriptovalūtu tirgos kopumā raida riska signāls finanšu tirgū, līdz ar to industrijā un ekonomikas plānošanā ir vairāk neskaidrību. Līdz ar to kvota kā industrijas, kā pieprasījuma stabilitātes rādītājs cenās samazinās līdz €81 par tonu. Turpmākā 1 līdz 2 nedēļas Rietumē Eiropā, Centrālā Eiropā ārgaisa temperatūra varētu būt vairākus grādus virs vidējās normas, savukārt Austruma Eiropa un Ziemeļu valstis visdrīzāk ir prognozētas vairākus grādus zem vidējās normas. Un arī šobrīd saglabājās prognozēs zema vēja izstrāde visā Eiropā. Loģiski, ka kāpjot pieprasījumam ir pakāpušās arī elektroenerģijas cenas biržā. Pagājušajā nedēļā Ziemeļvalstu apgabaliem vidēji veidojās cenu līmenis pie €122 par megavatstundu, savukārt Baltijas valstīm pie €196 par megavatstundu. Noteikti jāpiemina, ka brīžiem Somijas-Igaunijas cena ir bijusi augstāka par Latvijas-Lietuvas cenu, un ja no kaimiņu valstīm redzam arī, ka tālāk Polijā un arī Vācijā pagājušās nedēļas laikā cena ir pakāpusies, ja salīdzina ar aiziepriekšējo nedēļu. Ārkārtīgi augsti laikapstākļi pret iepriekšējo gadu rādītājiem, un līdz ar to Baltijā, Ziemeļvalstīs pieprasījums ir kāpis. Vērts pieminēt, ka Baltijas valstīs pagājušās nedēļas laikā pieprasījuma summa par nedēļu ir rekordaugstā līmenī. Redzam, ka vēja izstrāde Ziemeļvalstīs ir nedaudz pieaugusi pagājušajā nedēļā. Tas arī ir bijis tā piedāvātā elektroenerģijas izstrādes apjoma daļa, kas ļāvusi mazināt cenu kāpumu Ziemeļvalstīm. Savukārt vēja izstrāde Baltijā vēl nedaudz samazinās, līdz ar to piedāvājuma pusē ir
maz papildus apjomu un pieprasījumu kāpjot, cena ir pakāpusies vēl vairāk. Augstā ārgaisa temperatūra un momentānās neskaidrības izēvielu tirgū nav tās, kuras finanšu tirgi un kopumā vērtējums nākamajam gadam elektroenerģijas finanšu instrumentiem nav iegūst šādus kāpumus, kādus redzam cenām īstermiņā. Ziemeļvalstīs dažādi, bet cenas robežās no 43 līdz 53 eiro par megawatstundu. Polijai un Vācijai varētu tikai minēt no makroekonomikas, tarifu neskaidrības un arī industrijas ražošanas apjomu piezemētām prognozēm patiesībā veidojas neliela cenas vērtējuma samazinājuma nākamajam gadam. Vācijā cena pie 85 eiro par megawatstundu un Polijā cena pie 103 eiro par megawatstundu par bāzes piegādi 2027. gadā. Ļoti rūpīgi sekosim līdzi pasaules notikumiem, kā vienmēr arī laikapstākļu prognozēm un tiekamies nākamnedēļ.